European Hit Radio. Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Frekvence Rīgā 104,3 FM. Sveicināti! Ko var jums piedāvāt? Varbūt kafiju ar pienu? Nē. Varbūt putriņu? Nu, nē. Bet kā tad es varu jums palīdzēt? Bet vai tostermaize jums ir? Tostermaizi! Bet lūdzu, klausieties katru darbdienas rītu 9:00 raidījumu Tostermaize un uzziniet, kā padarīt savu ikdienu labāku kopā ar ekspertiem, ikrīt studijas viesiem un mani, Elizabeti. 9:00 no rīta. Ar mani studijā kopā ir Alīna, Jānis un Aigars. Labrīt! Sveiki! Sveiki! Labrīt! Varbūt varat iepazīstināt ar sevi, kas jūs tādi esat? Dažos vārdos. Studēju dizainu un arī ar to nodarbojos brīvajā laikā un arī esmu izveidojusi kalendāru 12+. Un puiši? Aigars, esmu jūlija mēneša modelis un šobrīd nodarbojos ar arhitektūru, mākslu. Un Jānis? Esmu aprīļa mēneša modelis, studēju Latvijas universitātē par sporta skolotāju, nodarbojos ar sportu. Skaidrs, tad kalendārs, kalendāra dizainera un 2 modeļi. Klausies, Alīna, tad stāsti, kas ir pa kalendāru un ko tad puiši tur ir darījuši un ko viņi ir parādījuši. Kalendārs paredzēts sieviešu auditorijai. Tas ir 2012. gada kalendārs nākamajam gadam un nosaukums ir 12+. Tas nav veicama ierobežojums, bet tas ir cipars 12, kas ir būtiskākais, jo tie ir 12 modeļi, 12 mēneši, 12. gads. Un arī pasākums mums notiek 12. augustā. Viss notiek ap ciparu 12. Kāda ir kalendāra galvenā ideja un kā vispār šī ideja dzima un kā tu nonāci līdz tās realizācijai? Kalendārs sākumā bija paredzēts studijām, bet tagad tas ir pārtapis par tādu lielu projektu. Un sākuma ideja bija parādīt vīriešu ķermeņa spēku, un tā, ka 12. gads saistīts ar pasaules galu, novērst sieviešu domas no tā. Kā paši puiši tika šī kalendārā par modeļiem? Protams, mēs ar Alīnu jau bijām pazīstami nedaudz iepriekš, un līdz ar to es nevarēju tā teikt apburošai dāmai. Šo te piedāvājumu, ja? Šo piedāvājumu tieši tā. Un kāds Jāņas stāsts? Mēs ar Alīnu arī esam pazīstami jau vairākus gadus un dzīvojam kaimiņos. Tad viss tik vienkārši. Tad, kas saka, savējo draugu sataisīja foršu kalendāru, kas beigās jau ir donācis līdz publiskajai prezentācijai un līdz lieliem izdevuma apjomiem, vai ne? Tieši tā. Varbūt var puiši dalīties pieredzē, kā bija fotosesija, ko jums tur lika darīt, kā jums tur lika darīt un kā tad beigās izskatās šis vīriešu kalendārs. Fotosesija notika Rolanda Šulca fotostudijā. Mūsu fotografēja Ula Perkune. Viss notika balstoties uz gaisa mēnu spēlēm ar sieviešu figūras detaļām. Līdz ar to ar kalendāru esam apmierināti un ceram uz veiksmīgu tā realizēšanos dzīvē. Tātad, cik es saprotu, tad prezentācijas pasākums notiek klubā restorānā Dīstā, vai ne? Jā, 12. augustā 10:00. Varbūt var nedaudz pastāstīt par to, kas vēl ir sagaidāms vakara programmā. Pasākumā paredzēti konkursi, kurā varēs laimēt pašu kalendāru, gan arī randiņu ar kādu no modeļiem. Un pasākumā būs arī speciāli izveidotais kokteils ar nosaukumu 12+, kuru arī varēs baudīt vakara gaitā. Pasākums sākās 10:00 un oficiālā daļa paredzēta līdz pusnaktī, un tad sākas ballīte līdz pašam rītam. Ja jau šis kalendārs sākumā bija paredzēts tā kā tavs mācību projekts, tad kādā veidā tu nonāc līdz tam, ka tagad jau tas tiks izdots un varēs to iegādāties veikalos, grāmatnīcās? Bija cilvēki, kas redzēja kalendāru iepriekš un piedāvāja palaist tirāžu. Vai tas ir pirmais tev šāda apjoma projekts? Tas ir pirmais projekts, un man liekas, ka tas ir izdevies, un mēs esam paši gandarīti ļoti. Varbūt puiši var vairāk pastāstīt par to, kāds bija šis te fotosesijas process, kā ir būt par modeli un kādas bija sajūtas? Protams, ar modeļu darbu mēs ikdienā gluži nenodarbojamies. Mums katram ir savi darbi, savas mācības ikdienā. Līdz ar to, protams, uzskailiem fotografēties kalendārā vienmēr ir tā skudriņas skrien pa kauliem, nedaudz uztraukums, bail, bet mums bija labas atbalstītājas, meitenes, organizatoras, kas mūs uzmundrināja un ļāva uztraukumu noņemt. Un Jānim? Katrā ziņā pasākums bija savdabīgi interesants un bija viegli strādāt ar fotografu. Tas arī palīdzēja gūt šīs labās bildes. Forši, man prieks. Kur varēs iegādāties kalendāru? Kalendāru, protams, varēs iegādāties pašā prezentācijas pasākumā, gan arī vēlāk uz pasūtījumiem un grāmatnīcas, gan arī ārpus Latvijas. Pat tā. Fantastiski. Labi, mīļš, paldies jums, ka pastāstījāt. Alīna atgādina, kur kad cikos ir jābūt Dīstailā, lai redzētu pirmo
uzskailo vīriešu kalendāru Latvijā. 12. augustā 10:10 vakarā kluba restorāna Bīstēls Skārņu iela 9. Visi laipni aicināti. Nu, paldies jums, mīļš, lai izdodas prezentācija un lai izdodas kalendāru. Kā saka, veiksmīgi pārdot ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Paldies jums! Paldies! Paldies, dāmas, gaidām jūs!